Vai kaut kas ir mainījies ar procentu likmēm? Īsti nē. Iepriekšējā video stāstīju par to, kas notiekās tajā brīdī, kādas ir īstermiņa prognozes. Jā, tas īstermiņš tagad arī notiek, turpinās. Procentu likmes ir vēl pakāpušās. Jā, 6 mēnešu Euribors ir pie 4%. Daudz jau tagad sagaida to, ka inflācija mazliet nosēžās, tempi krītās, un vajadzētu centrālām bankām sākt arī likmes tā kā mazināt. Es tik droši nebūtu. Pauze? Jā, varbūt, bet tas, protams, nepalīdz, jo maksājumi nemazinās. Pie pauzes procentu likmes paliek esošajos līmeņos. Iepriekš arī tika minēts to, ka nav bijis tāds gadījums, ka ASV Federāla rezerves sistēma ietur pauzi un pēc tam turpina likmes celt. Bet tikko tā notika, bija iepriekš pauzīt un atkal pacēla augšā. Bet tā kā dati turpina nākt ārā spēcīgi, tad ekonomika, bezdarbs zems, uzņēmumiem labi rādītāji, šeit ekonomika kopumā tāda spēcīga, jā. Tad iemesli tās likmes mazināt. Jā, likmes arī nemazinās, tāpēc, ka tikko kā likmes šobrīd samazināt ļoti straujas lielos tempos, visticamāk atgriezos inflācija, vai vismaz tādas bažas ir. Un attiecīgi īstermiņš var pārtikt par vidēju termiņu, ka jāsadzīvo ar augstākām likmēm. Kā tad scenārijā tas varētu mainīties? Tas varētu mainīties scenārijā, ja mums sākās tāda diezgan strauja un spēcīga korekcija finanšu tirgos, tad centrālās bankas varētu arī noraustīties un sākt likmju mazināšanu. Tas, protams, būtu labas ziņas kredītņēmējiem, jo ar laiku samazinātos procentu maksājumi. Bet pats par sevi fakts kā tāds, ka aktīvu vērtības strauji krīt, ģenerāla ekonomika var arī tik ļoti neietekmēt, bet patīkami nebūs.